Edgar? Jā, Kristiāna. Kāpēc man nesanāk nokļūt Google top pozīcijās ar atslēgvārdu? Tur var būt dažādi iemesli, bet, piemēram, ja mēs ņemsim atslēgvārdu dārza melnzeme. Man vienkārši bija viens case, tikko tāpēc ienāca prātā uzņēmuma mājaslapa, kurā viņi piedāvā šo te dārza melnzemi. Un tas, ko es izstāstīju kā triku, aiziet Google meklētāja inkognito režīmā, ierakstiet šo atslēgvārdu un paskatieties top 10 pozīcijas. Kāda veida mājaslapas tur ir? Vai nu tur ir bloga raksti, informatīvais saturs, vai tur ir komerciālais saturs, kā e-komercijas produktu kategorijas, atvērti produkti un tā tālāk. Un šim uzņēmumam, piemēram, dārza melnzeme, viņiem šis atslēgvārds bija uz bloga rakstu, bet apskatot top 10 pozīcijas inkognito režīmā, lielākā daļa šo te mājaslapu bija tieši internetu veikali. Un ja jūs savā mājaslapā neieviesīsiet šo te internetu veikalu, jūs nekad neizkonkurēsiet, lai cik ļoti jūs censtos šīs te top pozīcijas, tāpēc, ka cilvēks meklē internetu veikalu, bet jums ir tikai bloga raksts.